Šodien Liepājā viesojās Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Aleksandrs Biļavskis, ģenerālmenedžeris Mārta Galdonieks un Rīgas Dinamo ģenerālmenedžeris Edmunds Sējers. Šobrīd notiek paraugu treniņš U12 hokejistiem. Vakarā būs HK Liepāja un HK Kurbats spēle, kuru mēs uzskatām par ļoti svarīgu un atbildīgu un priecājamies par to, ka klāt būs arī Latvijas izlases vadība, jo mēs esam pārliecināti, ka HK Liepāja noteikti varētu būt papildinājums Latvijas izlasē. No tā brīža, kad Liepājas hala tika būvēta, uzbūvēta un toreiz varbūt tādā mazliet mākslīgā veidā pārcēlās gan spēlētāji, gan arī treneru kolektīvu zināmā mērā uz Liepāju. No tā brīža tā attīstība sākās, un es varētu teikt, ka īstenībā jau sekmīgi viņa attīstās. Un skaidrs, ka te ir, man liekas, tāds teiciens, ka tad, kad tās trūks kūp, tad tā dzīve vēl labāk ir. Bet, ja tas šobrīd varbūt tā īsti nav, tad tomēr saistībā ar pašvaldību, es domāju, ka halas šeit vadība ir atradusi sadarbības un dažādas modeļus, un viss tas notiekās. Un ja te bija mazliet tāda grūtāk, varbūt pāris gadi, tad tagad atkal es jūtu, kad ir tā līkme iet uz augšu un viss atkal attīstās. Un teiksim, treneri iegulda lielu darbu, un mums faktiski visu līmeņu Latvijas izlasēs ir kandidāti un spēlētāji kā U18 un U20 komandās. Tas tomēr ir tāds vērā ņemams ieguldījums hokejā attīstībā. Uz priekšu šeit, bremzē, ar muguru. Ребешкой, как это? Крусолить. Крусолить. Шеи. Там каналы для корпуса. Во-первых, я считаю, спасибо, что пригласили нас. Интересно было приехать сюда посмотреть. Могу сказать, что условия хорошие в Лепое, да, то есть мне понравился и дворец спорта, да, и как бы посмотришь, все вокруг именно создано для того, чтобы развивать хоккей. Что понравилось, тренера молодые ребята, да, то есть работают с энтузиазмом и пытаются учиться, задавали вопросы, спрашивали, что их интересовало, поэтому я думаю, что perspektīva развития hokkeja здесь очень хорошая. Ja godīgi jāsaka, man pašam divi puikas, ja Dinamo struktūrā spēlē un trenējās, ja, par šādiem apstākļiem mēs varētu tikai sapņot kopumā, ja, kad visi ir sakoncentrēts kopā, visi pat ir uz vietas, ja, un to visu var attīstīt, un lielākā problēma, kas tiesa mums Rīgā, laidas trūkums šeit, laidas trūkums, cik es saprotu, skola un bērni neizjūt. Jā, viss ir viņa rīcībā, tā kā pateikt tikai, kas saka, brīdī Valmiera piedāvāja, teiksim, visus tādus reālākus, labākus apstākļus. Jā, vairākus gadus mēs tur esam bijusi, neteikšu, ka mums tur tas neapmierina, bet par cik mēs esam atraduši zināmu sadarbību, jā, ar Liepāju. Jā, daži spēlētāji bija un daži vēl būs tagad uz play-offiem, jā, no mums. Un tā sadarbība mums, teiksim tā, ar iepriekšējiem klubu vadītājiem kaut kā mums nevedās to sadarbību tik labi atrast to kopsaucēju, ja. Tagad mēs esam diezgan labi atraduši kaut kādus kopējus kopsaucējus, ja, kā attīstīties kopā un kā, teiksim, censties vienam otram palīdzēt un sadarboties, ja. Tāpēc mēs izskatām tādu variantu, kā iespējams varbūt šeit. Arī viens no tiem iemesliem ir, kāpēc Liepāja, tāpēc, ka šeit ir bērnu skola, ja, un kuru bērniem ir labāk skatīties un augt, ja, kā skatīties, kā lielie trenējās, kā lielie gatavojās, ja, un, teiksim, iedvesmoties no viņiem, vajag ņemt to piemēru. Tas ir viens no tādiem. Bet, protams, tas nav teiks, ka tiešām tā būs, izskatīsim, izvērtēsim, ja, bet tas ir kā variants, tieši tāpēc, kad brauc apstīties, kādas ir iespējas.